Motosports tas ir dzīvesveids tiem cilvēkiem, kurus aizrauj ātras un asas izjūtas. Kārsavas novada Mežģidu pagasta Lūsēnu motosporta trasē sportisti trenējas jau 6. gadu. Trase šobrīd izveidota atbilstoši visām prasībām, tāpēc tajā var notikt pat Latvijas čempionāta posmu sacensības. Motosports tā ir slimība tieši maniem. Bija kā gipsī gulēju mājās un ja dzirdu, ka uz trases brauc, ka lokas vaļā. Nu, tas ir uzreiz tas nomierinošs, viss. Nesāp nekas, un uzreiz baigi forši. Tas ir jājūt pašam, tas ir dubļus, ja pilna mute dubļu un atbrauks no Kiveres līst laukā Sviedrijas traumēm. Nu, tas ir labi, tas ir labi. Tas atdevis visu. Tā ir mana dzīve visi, ja es to nodarbojos 25 gadus. Es pat nezinu, ko es citu darīt, ja es nebrauktu. Vai tas nav tomēr arī tā finansiāli dārgi? Nu, ir, protams, jā. Bet, droši vien, ja es nenodarbotos ar motokrosu, to naudu kaut kur citur iztērē, tā kā viss jau ir līdzsvarā. Motosports tas ir ekstrēms sporta veids, taču ar to šobrīd bērni sāk nodarboties tevi, kā sāk iemācīties runāt un staigāt. Liels pārdzīvojums ir bērnu vecākiem, kuri katru trases momentu izdzīvo līdz ar savām atlasēm. Arī 6-gadīgā Markusa tētis no Tukuma brauciena laikā dēlu nepārtraukt uzmundrināja un sniedz ar zīmēm padomus. Tā interese ir liela. Galvenais, ka pašam interesē. Pārējais jau nāk, kā saka, pats no sevis. Jā. Bet, man liekas, ka es vairāk esmu noskaties, nekā viņš nobraucies. Kā ir, kam ir jābūt, lai, teiksim, to trasi varētu izbraukt veiksmīgāk? Protams, fiziskā forma. Ziemas treniņi, citīgi trenējamies. Šitā mums ir 3. sezona, bet 3. pilnā sezona, kā saka, braucām visas posmas. Lai gan motosports ir dārgs sporta veids un tajā bieži braucējiem sanāk būt traumas, no tā nebaidās arī sievietes. Vai var tikt līdzi vīriem, kas brauc jau vairākus gadus? Tikt līdzi varu, jā. Sanāk dažkārt pat kādu apdzīt. Un, ja paveicās, tad sanāk pat šogad jau ir bijis citreiz pat 10 puišas atstāja sev aiz muguras. Это не только мальчика спорта. Tas nav tikai zēnu sporta veids. Trasē var braukt arī meitenes. Nav svarīgi, kas tu esi laukumā, bet kā tu brauc. Главное, кто ты по полу, а главное, как ты едешь. Vai jums aug laba jaunā paudze, kas ar to tā aktīvi cenšas nodarboties? Es domāju, ka jā, jo treniņos bieži vien tikai viņus un redz. Tādi lielāki pieaugušie ir pamazāk. Pārsvarā jauni. Kā jūs to skaidrot, kāpēc tā? Vecajiem spēka vairs nepietiek? Varētu arī spēks, protams, arī tās ir finanses. Tas ir arī laiks, jo diezgan daudz tas prasa laiku. Šajā sezonā dažādās motosporta klasēs, lai noskaidrotu Latvijas čempionus, notiks 8 motokrasa posmi. Mežģidos aizdīts tika 5.